Ja pērn jahtu centrs Mērsrags ar Latvijā pirmo koka kuģu festivālu noslēdz savu sezonu, tad šoreiz, jau ar otro pasākumu, tika dots pamatīgs starts īstam vasaras sākumam. Vairāk jahtu, vairāk skatītāju un pat lielgabalu zalvi parādes laikā ir tikai neliela daļa no šī pasākuma kopsavilkuma. Pirms 3 gadiem daudziem koka kuģu festivāls Mērsragā likās nereāls pasākums. Vēl pērn pirmajā festivālā daudzi rauca degunus. Toreiz spēcīgā vēja dēļ izdevās ierasties 5 jahtām. Šoreiz parādē stājās jau 9. Šodien tiešām ir labs vējš un visi ir atnākuši ātri, bez stresa, mazliet pašūpojušies. Lietu ar mēs aizraidījām kā uz pasūtījumu. Kas šis ir pa vēju? Mūsējais, Dienvidu. Festivāla mērķis ir radīt kopības sajūtu koka kuģu īpašniekiem un jauniešu vidū veicināt interesi par burāšanu. Agrāk Mērsragā un Upesgrīvā gatavotie kuģi peldējuši pat pasaules okeānos. Latvijā paguva uzbūvēt 495 buriniekus, 88 no tiem Mērsragā un Upesgrīvā, mūsu novadā. Mērķis ir kādreiz uzbūvēt vismaz vienu atkal Mērsragā. Uz jautājumu, kāpēc nolēmuši piedalīties koka kuģu festivālā, dalībniekiem nemaz īstas atbildes nav. Kā tu vari nebūt, ja aicina? Turklāt nepieciešamība pēc šāda pasākuma jau bijusi sen. Tā atzīst Jānis Buliņš, kurš ar savu varavīksni kopā ir jau 30 gadus. Viņa paliek uzticīga jums un jūs viņai? Tā iznāk. Jau tā kā otra sieva. Sieva jau tā saka, ka tā esot. Sieva nav greizsirdīga. Var jau būt, kad ir uz to laivu greizsirdīga. Gaidīts jau pērn, šoreiz Mērsragā ieradās arī vienīgais latviešu burinieks Libava. Kapteinis gan atzīst, ka vējš varēja būt mazliet spēcīgāks, lai vizinot interesentus, viņi kaut mazliet izjustu patieso jūras spēku. Citu dalībnieku vidū Libava izcēlās ar baroku stilu un košajām krāsām. Все было такое яркое, даже эти рыбы, которые, это дельфины, такими их когда-то представляли и видели. Смешные, но мы хотели, чтобы было все-таки это как копия, чтобы люди видели, что строили и какое оно было по-настоящему. Drosmīgi, blakos izmēros iespējīgajam buriniekam nostājies festivāla mazākais dalībnieks – buru laiva Dione. Šodien vai vakar jau iebraucāt? Ja tā nopietni, tad iebraucām ar mašīnu. Tā laiva bišķi pa maz, lai varētu atbraukt pa jūru. Tā ir vienkārši kolosāla laiva. Tā ir laiva, apmēram tāda tipa laiva, kā būtu vēģņos, kā ar ko Uldis brauc meitās. Un tā arī ir tā doma – braukt ar viņām meitās. Скажу честно, здесь деревянные яхты, они каждая уникальна по-своему. То есть какая победит, это уже покажет жребий или судьи и так далее. Вы надеетесь? Каждый человек надеется. Izlozē noskaidrojās, ka laimīgākās jahtas tituls pienākas Jersikas princesei, bet skatītāji ceļojošo kausu un skaistākā kuģa titulu piešķīra Libavai. Ar saņemto balvu kapteinis devās jau nākamā koka kuģu festivāla virzienā, šoreiz Igaunijas pusē. Sanita Liepiņa, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija.